Komponists Raimonds Tiguls nākamnedēļas kultūras darbinieku dienā nevarēs klātienē saņemt piešķirto gada kultūras lepnums apbalvojumu. Viņš tajā laikā būs Gruzijā, lai gatavotos jau 2. vasaras brīvdabas koncertam Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā. Ne tikai unikālas ambientās mūzikas koncertu programmas sagatavošana, bet arī daudzu spilgtā atmiņā palikušais aizvadītās vasaras brīvdabas koncerts Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā. Tieši pēdējais ir iemesls, kāpēc komponists apbalvojumu gada kultūras lepnums nevarēs saņemt klātienē. Viņš, gatavojoties jau 2. šīs vasaras koncertam, dosies muzikālā ekspedīcijā uz Gruziju. Šī gada tēma ir Grūzija un Armēnija. Kāpēc Gruzija? Jo, kā mēs redzam apkārt arī Latvijā, Gruzija, ja tā var teikt, ir ļoti modē. Un par cik fonda valdē ir arī rakstniece Nora Ikstena. Un Nora ir, jau vairākus gadus ir precējusies ar gruzīnu rakstnieku Levanu Beridzi, kurš arī ir izdevusi grāmatas, ar Latvijā jau izdotas viņa grāmatas. Un mēs ar Levanu arī esam labi draugi jau vairākus gadus. Un pagājušo vasaru Levans ar Noru arī bija koncertā Talsos. Un pēc koncerta tādā neformālā sarunā Levans pats kaut kā ieteica, ka mums noteikti vajadzētu aizbraukt uz Grūziju un atrast varbūt tur mūziķus, kas gribētu atbraukt vasarā uz Talsiem un vispār uz Latviju. Ceļojumi, jeb sava veida muzikālās ekspedīcijas dažādās valstīs kopā ar vietējiem māksliniekiem arī gala rezultātā dāvā ārpasaules mūzikas skaņdarbus. Tā nav tikai tāda lokāla folkloras kopa, bet tie ir tādi mūziķi, kas ierindojās žanrā, kas ir nodefinēts pasaulē par pasaules mūziku. To bieži pārprot, kas tas ir pasaules mūzika. Tā ir kā tautas mūzika, kurai ir tāds globāls skanējums. Konkrēti šogad tie ir 4 dziedātāji no Grūzijas, un šobrīd, acīm redzot, ka tas raidījums tiek rādīts, tad es jau būšu Grūzijā, kur mēs strādāsim pie kopīgiem dažiem skaņdarbiem, lai Talsos mēs tos varētu atskaņot. Komponists Gruzijā viesojies vairāk kārt un atzīst, ka izbaudījis gan vietējo viesmīlību, gan arī izslavēto daļrunību. Nē, gruzīņus jau nevar pārspēt. Tur jau tu vienkārši sēdi un klausies viņiem, jo tur ir tas pilnīgi savādāk. Mēs ar mūziku varam turēt līdzi, jā. Pateicoties Pasaules mūzikas un mākslas fondam, dzirdam ārpasaules mūzika gan Tiguļkalnā, gan arī kādā no Rīgas dievnamiem. Dažas dienas pirms Talsiem mums koncerts ir Rīgā, kādā no, pagājušajā gadā tā bija Doma baznīca, šogad tā būs Pētera baznīca. Un tur jau būs dzirdams tāds neliels ieskats no tā koncerta, kas būs Talsos. Pagājušajā vasarā koncerts skanēja sadarbībā ar Īslandes un Gotlandes mūziķiem. Taču šogad maģiskajā Tiguļkalna ozola aplī Gruzijas un Armēnijas dvesmu ārpasaules mūzikas skaņās varēs baudīt 8. jūnijā. Tā noskaņa lielos vilcienos saglabāsies tieši tāda pati. Tāpēc arī tos mūziķus mēs varam dzirdēt fonā. Tie ir tie Gruzijas dziedātāji. Un, es meklēju to, jo mēs gribam pieturēties pie tās ārpasaules skaņas, kā mēs to esam nodefinējuši. Kas ir drusciņa tāda meditatīva, nevis drusciņa, bet garīga mūzika pamatā. Un tas nekad nebūs roka festivāls, un tas nekad nebūs šlāgeru festivāls. Tādu formātu tur gaidīt nevajag, tā visa būs pārsvarā garīga, meditatīva noskaņa tiem koncertiem. Īpašā vieta Tiguļkalns labās atsauksmes gan no mūziķu, gan no klausītāju puses ir tas, kas liek komponistam šo ieceri turpināt. Visi bija tādā lielā sajūsmā, mums paveicās ļoti arī laiku, un atsauksmes ir ļoti labas, un tā vieta tiešām sevi ir attaisnojusi. Es domāju, ka tā arī kā koncerts, kā tradīcija, ka tas ir labs sākums un ka to noteikti vajag turpināt katru gadu. Protams, ka tas prasa lielu darbu un lielu arī laika ieguldījumu, arī tieši manu. Es nezinu, varbūt es esmu tāds cilvēks, es neesmu nekad
Nu, es to nedaru noteikti tāpēc, lai es saņemtu kaut kādu balvu vai kaut kādu atzinību. Man lielākā balva ir tā, kad man pēc tam pienāk mūziķi pēc koncerta klāt un pasaka, ka viņiem ļoti patika, teiksim, kopā ar mani muzicēt. Un patiesībā tā ir tā sajūta, kāpēc es varbūt to daru. Bet, protams, paldies arī par šo novērtējumu. Un tad mēs, protams, strādāsim tālāk, lai tas arī turpmāk, teiksim, izskanētu tikpat labi. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.